Kad runa ir par pārliecināšanu, svarīgi ne tikai tas, ko tu saki, svarīgi ir arī tas, kā tu saki. Un es tev atklāšu noslēpumu, ka patiesībā tas ir pat vēl svarīgāk. Tad tagad tu uzzināsi, kā izvēlēties vārdus, kas ietekmē auditoriju, un kādas stilistiskās tehnikas liek klausītājiem labāk noticēt teiktajiem. Cilvēki nepieņem lēmumus tikai loģiski, viņi reaģē uz sajūtām. Tāpēc vārdiem ir jāizraisa kaut kādas konkrētas emocijas, ne tikai jāsniedz fakts pārliecināšanas runā. Salīdzināsim. Piemēram, teksts. Šī problēma pastāv jau vairākus gadus, vai arī šī ir ieilgusi netaisnība, kuru esam pārāk ilgi ignorējuši. Vai tu jūti atšķirību? Tad es aicinu tev lietot vārdus, kas uzrunā, kas ir nozīmīgi, nepieciešami, taisnīgi, iedvesmojoši, nepieņemami un kritiski un tam līdzīgi. Ja? Tad šādi vārdi aktivizē emocijas. Klausītāji mīl, tā teikt, ja var izteikties trīs daļas. Tas skan dabiski un paliek atmiņā. Piemērs. Mums vajag drosmi, atbildību un rīcību. Vai arī šī ideja ir vienkārša, saprotama un īstenojama. Respektīvi, šis princips tiek izmantots visur - politikā, reklāmās, TED runās, un tu to vari izmantot arī savā prezentācijā. Nākamais ir retoriskais jautājums un tiešā runa, ja uzruna, par kuru es gribu tevi informēt. Klausītāji nevienmēr gaida atbildi, kad uzdod retorisku jautājumu, bet jautājums vienmēr vai parasti liek klausītājiem domāt. Vai mēs patiešām gribam turpināt klusēt? Vai tev ir vienalga? Nu, piemēram, ja? Un tad tu pievieno tieši uzrunu. Tu vari mainīt, vai mēs kopā varam darīt citādi. Kas notiek? Klausītāji jūtas iesaistīti, ja viņus uzrunā personīgi. Ir svarīgi izmantot arī kontrastus. Piemērs. Tas nav tikai jautājums par naudu, tas ir jautājums par vērtībām. Tad nauda tiek pretstatīta vērtībām. Vai arī mēs varam izvēlēties klusēt, vai kļūt par balsi, kas skan, tad klusēt vai runāt. Kontrasts palīdz izcelt būtiskāko. Tu vari lietot arī līdzības un tālāk izteiksmes stilu. Piemēram, šī problēma aug kā sniega bumba, kas tuvojas lejā no kalna. Vai arī kā uguns bez skābekļa, arī sabiedrība nevar augt bez izglītības. Nu, tad redzam, ka šie ir ļoti ekspresīvi un ietekmīgi izteiksmes veidi. Pārliecināšanas spēks ir vārdu spēks, un tev nav vajadzīgs sarežģīts teksts. Tev ir vajadzīgi vārdi, kas, tā teikt, iedarbina domas un jūtas. Tad atceries, emocija pārliecina, struktūra palīdz uztvert, un personīga valoda, personīgs izteiksmes stils rada saskaņu. Eksperimentē. Ieraksti savu runu, maini dažādus vārdus un sajūti atšķirību. Uz tikšanos nākamajā nodarbībā.